Nebūtu konkrēta atskaites punkta, kad un kādā veidā ir dibinājusies kaut kāda Latvijas armija. Latvijas armijas dzimšanas diena oficiāli tiek uzskatīts 10. jūlijas, kas ir Zemitānu un Valožu vienību apvienošana un jauna armijas virspēlnieku iecelšana. Bet reāli es uzskatu tomēr 15. gada augusts, kad tika dibināts šīs pirmās nacionālās daļas un arī uzsaukums pulcēties zem latviešu karogiem. Cik lielā mērā mūs kaut kāda šī laika kara propaganda, grūtie tie kara laika apstākļi, ja mūs vienkārši apmiglo mūsu racionālo domāšanu, ja ka mēs nespējam izprast ļoti reālas lietas, ja ka faktiski, ja mēs palasam arī Kāļa Skalbes šo sacerēto uzsaukumu, ja, pulcēties zem latviešu karogiem, ja, tas ir ļoti labs propagandas teksts, ja, kurā faktiski, ja mēs mēģinām novilkt vēsturiskas paralēles, ja, kurš faktiski ideāli manipulē ar vēstures faktiem. Strelniekiem, ko nolasīja neilgu brīdi pirms uzbrukuma sākuma, tur zemtekstā ir teikts, ka iet uz kurzēm. Tā bija principā karavīra psiholoģiska apmānīšana. Tas bija negodīgi pat latviešiem. Pirmās varbūt tās uzvaras, tāds skurbums, ja, klāt vēl ar šo te naidu, kurš lielā mērā tika saistīts arī ar šo te nacionālajā mitoloģijā esošo konstrukciju, ja, par 600 verdzības gadiem, ar kuriem tika asociēti vācieši un ne tikai vācu-baltieši. Ja, tas kopumā tātad veidoja tādu, es teiktu, milzīgu potenciālu tam, lai tik tiešām latvieši skrietu un pieteiktos šajos latviešu strelnieku pulkos. Un tas anglis savukārt vēl pierakst klāt, tā jau tas te vienmēr notiek, bet ne jau tāpēc, ka Krievi viņu grib iznīcināt, bet tādēļ, ka līdz pēdējiem laikam, te iedomā tā bolševizācija, viņi tomēr bija visuzticamākie, vislabākās 12. армijas daļas. От латышских стрелков зависело, может быть, где-то, судьба Латвии уж точно зависела от них в значительной степени. Может быть, не судьба всего проекта только, хотя и там, мы видим, вклад они сделали существенный, но когда они пришли в Ригу, то что они латышские, это для многих, я думаю, было мотивом в их отношении к советской Латвии, вот для тех, кто встречал латышских стрелков. Uzbrukumā!
Vēsturisko kauju rekonstrukcijas viņš ir ļoti labs veids, kā tieši piesaistīt cilvēku uzmanību un radīt viņos interesi, jo tur viss ir vizuāli baudāms, interesants. Cilvēki atnāk, skatās, pirmkārt, kas rada interesi, ir kaut kādi vēsturiski priekšmeti, ieroči, viennozīmīgi vēsturiskie formas tērpi, individuāla ekipējuma sastāvdaļas un tādējādi vēl parādot, vizualizējot, protams, kaut ko tikai attālināti līdzīgu kaujai, kā tas varēja izskatīties. Tanī laikā tas rada cilvēkos tādu interesi, iesēžās smadzenēs, tomēr tur diezgan briesmīgi izskatījās, vai tas tā bija. Krievu ģenerāļi atklāti Viensētā Lāča, kur tagad cep mūsu maizīti, viņi pateica, karavīri negrib karot, kur nu vēl uzbrukt, ir jau 16. gada nogali, tātad karojām jau ilgu laiku, un nekas no šīs operācijas mums neiznāks. Tad atkal Dmitrijs palika ļoti dosmīgs, viņš kūlāk pa galdu uzsit un pateica tā, nē, mēs uzbruksim. Tad Krievu pulkveža ģenerāļi saskatījās savā starpā un viņi tā klusumā nosprieda, ka tagad jāskatās uz latviešiem, jo tie vienīgais var izdarīt šo lietu. Tad uzbrukums viņš sākumā bija ļoti sekmīgs, un tā bija vienīgā reize, kad Krievijas armija pārāva Vācu fronti. Vienīgais un pēdējais gadījums, un to izdarīja latviešu strelnieki. Был один момент, когда судьба большевиков висела на волоске. Это левоэсеровское восстание. Там роль латышских стрелков действительно оказалась очень серьезной, может быть, даже решающей. Но левые эсеры были такие, так сказать, они не ненавидели большевиков, они были друзья, которые взбунтовались. Поэтому Ленин мог бы потом и отыграть эту ситуацию, даже если бы левые эсеры победили. Вот конкретно в событиях июля 18 года. Но все-таки латышские стрелки действительно очень помогли. Kādēļ latvieši tik ļoti ir pievērsušies šiem lieliniekiem, kādēļ viņi viņus ir atbalstījuši? Un, manuprāt, galvenais iemesls ir tāds, ka pirmkārt lielinieki solīja ļoti tādas strēlniekiem simpātiskas idejas, maizi, zemi, mieru, tas, ko strēlnieki gribēja, un otrkārt un galvenokārt nebija lielinieku varas precedenta pirms tam. Vienkārši nebija tādas varas. Latvijas Republika ar speciālu aicinājumu griežas pie latviešu strēlniekiem, tā aicinājums saucās Latviešu kareiviem Krievijā. Aicinot strēlniekus vai nu nolikt ieročus, vai pārnākt ar ieročiem, vai bez ieročiem šīs valdības pusē. Bet šī valdība nav zināms, vai strēlnieki vispār saņēma tādu sūtījumu, jo, ja gadienā tas nokļuva arī lielinieku rokās, tad saprotams, strēlniekiem tas netika rādīts. Katalizators bija šī, mēs varētu teikt, tā kulturālās apziņas nostiprināšanās, ja, kas radās tieši pēc 5. gada revolūcijas. Ja? Lielā mērā to veicināja arī tas naids, tā nepatika, ja, pret visu vācisko un vāciešiem kā tādiem, un faktiski šī ķeizariskā Vācija, ja, uz viņu tika sublimētas visas tās negatīvās īpašības, ja, kuras būtībā pienācās vācbaltiešiem. Viņi priecātos par to, ka ir Latvijas Republika, jo 50 gadu Padomju Savienības laiks. Viņi jau to pieredzēja, to sākumu, jā. Dabīgi viņiem būtu arī pārdomas, jo tolaik, man liekas, tā grūti vispār salīdzināt, jo tolaik cilvēki arī visu gāja baznīcā, viņi bija ļoti ticīgi.
patreiz sabiedrība tomēr ir savādāka. Manuprāt, kad viņi daudz ko nesaprastu. Dažs labs arī būtu tā kā vīlies, jo latviešu tauta tagad ir gājis mazumā. Tā laikā, kad viņi karoja, latvieši bija apmēram 2 miljoni.